Iedomājieties pasauli, kurā tehnoloģijas nevis nozog darba vietas, bet gan tās rada. Pasauli, kurā mašīnas un cilvēki sadzīvo nevis kā konkurenti, bet kā sadarbības partneri. Un, ja mēs jums teiktu, ka šī pasaule nav tikai zinātniskās fantastikas iztēles auglis, bet gan realitāte, kas mums ir sasniedzama. Šādi pasauli redz futūrists un tehnoloģiju aizstāvis Byrons Rīs. Rīs redz nākotni, kurā tehnoloģijas darbojas kā cilvēku produktivitātes stimulators. Viņš apgalvo, ka mākslīgā intelekta, robotikas un lietu interneta sasniegumi ir nevis draudi, bet gan instrumenti. Šie rīki automatizē rutīnas uzdevumus, atbrīvojot cilvēkus sarežģītākiem un radošākiem darbiem. Šī pārēja, kā uzskata Rīs, ir katalizators vispārējiem produktivitātes pieaugumam. Bet kā ir ar darba vietām? Vai tehnoloģijas nav bēdīgi slavenas ar to, ka padara cilvēku darbu lieku? Rīs nepiekrīt. Viņš pārliecinoši apgalvo, ka tehnoloģijas neaizstās cilvēku darba vietas, bet gan radīs jaunas. Pamatojoties uz vēsturi, Rīs atgādina, ka ik viens nozīmīgs tehnoloģiskais progress ir radījis jaunas nozares un darba vietas. Piemēram, interneta parādīšanās radīja veselu digitālo ekosistēmu, kurā bija agrāk neiedomājami dažādi amati. Tomēr šis optimisms nenozīmē pašapmierinātību. Rīs uzsver pielāgošanās spējas un mūžizglītības nozīmi. Strauji mainīgajai tehnoloģiskajai videi ir nepieciešams tikpat elastīgs darba spēks. Attīstoties tehnoloģijām, ir jāattīsta arī mūsu prasmes. Nākotnē būs vajadzīgi cilvēki, kas spēs pārvaldīt, interpretēt un izmantot šos tehnoloģiskos rīkus, tādējādi nodrošinot inovatīvāku un pilnvērtīgāku darbu. Rīza vīzija ir par cilvēku un mašīnu sadarbību. Viņš uzskata, ka mašīnas ir rīki, kas pastiprina cilvēka spējas, nevis aizvieto tās. Kad mašīnas pārņem ikdienišķus uzdevumus, cilvēki var brīvi pievērsties radošām, stratēģiskām un starppersonu darbībām, jomām, kurās mašīnām pietrūkst spēka. Rīs uzsver arī vēsturisko kontekstu. Viņš velk paralēles starp pašreizējo tehnoloģisko revolūciju un iepriekšējām industriālajām revolūcijām. Viņa mantra katru reizi, kad esam masveidā ieviesuši jaunu rīku, tas ir radījis vairāk darba vietu nekā iznīcinājis. Jaunu darba vietu radīšana ir realitāte, par kuru Rīs ir sajūsmā. Viņš tic cilvēka spējai izgudrot jaunas lietas, ko darīt. Tāpat kā iepriekš tehnoloģiju attīstība radīja iepriekš neiedomājamas darba vietas, Rīs prognozē, ka pašreizējās un nākotnes tehnoloģijas pavērs jaunus karjeras ceļus un nozares. Iedomājieties virtuālās realitātes dizainu, mākslīgā intelekta ētiku, dronu satiksmes pārvaldību un daudz ko citu. Rīza ieteikumu pamatā ir izglītība un spēja pielāgoties. Viņš iestājas par nepārtrauktu mācīšanos. Viņš saka, ka nākotnes amati ir tādi, kurus nevar veikt mašīnas. Tāpēc mums ir jāapmāca sevi, lai tos varētu veikt. Rīza uzskata par tehnoloģiju lomu cilvēces progresā ir fundamentāla optimismu piepildīt. Tehnoloģijas dod iespējas. Tā ļauj cilvēkiem darīt vairāk, piedzīvot vairāk, būt vairāk. Rīs uzskata, ka tehnoloģijas nemazina cilvēka potenciālu, bet gan uzlabo. Byrona Rīza nākotnes vīzija nav distopisks izmisums, bet gan cerību pilns optimisms. Tā ir nākotne, kurā tehnoloģijas un cilvēki sadzīvo līdzās, kurā mašīnas nelaupa darba vietas, bet gan tās rada, un kurā cilvēku produktivitāte tiek palielināta, nevis samazināta. Tehnoloģijas būs pārmaiņu katalizators.